un bēdiņas un tā sajūta, ka es neesmu šeit, lai es būtu laimīgs. Tāpēc es to feikoju, tāpēc es izliekos, tāpēc es valku visas maskas, jo, taču izskatās, ka ir labi, izskatās, ka manā dzīvē viss ir kārtībā, kā es vispār varu sūdēties, citiem vispār tur viss ir šausmīgi, ja? Un tad es vienkārši saprotu, ka man ir jāliek maska, te ir visas iespējamās personas, personifikācijas, balss mainās pat. Kad es mājās runāju kaut kā vienā veidā, aizēju tur, atvainojiet, cik šitas maksā. Tur, attiecīgi, vienkārši nav patiesība pilnīgi nekāda, tāpēc, ka patiesībā man liekas, ka dzīve ir pārāk bēdīga, bet tā kā man ir visur skandini par to, ka ir jādomā pozitīvi, tad es cenšos un daru to labāko, bet man nekā nesanāk, tāpēc, ka sajūtā iekšā man vienalga vakarā gulēt, ejot, man nav tāds, ak, Dievs, cik forši, man ir tā kā, bāc, jā, ok, labi, jāiet gulēt, vienkārši jāpaskrolē telefons un, gan jau rītdien piecelšos.